Labdien! Šodien mēs turpināsim nodarbību par diagrammu veidošanu, un, lai to izpildītu, atvērsim jau iepriekš izmantoto datni saraksts. Iepriekš mēs veidojām diagrammas par pamatu ņemot sheet 1 darba lapu, bet šoreiz izmantosim darba lapu sheet 2 un veidosim diagrammu par sekojošiem datiem. Mani interesē 3 darbinieki Saliņš, Gavrilovs, Budreika un šo 3 darbinieku nostrādātais darba laiks 1., 2., 3. un attiecīgi arī 4. nedēļā. Tādēļ es šajā gadījumā iezīmēšu apgabalu no B1 līdz B4. Pēc tam nospiedīšu un turēšu nospiest kontrolu taustiņu un iezīmēšu apgabalu no D1 līdz G4. Šajā brīdī es esmu iezīmējis apgabalu, kuram vēlos veidot jaunu diagrammu. Izvēlos Insert Chart un konkrētajā gadījumā es veidošu diagrammu, izmantojot tipu līnijas. Līnijām ir vairāk iespējamie diagrammu veidi. Es izvēlēšos pirmo tradicionālo. Tas ir diagramma veids, kurā tiek attēlota diagramma kā līnijas ar punktiem attiecīgi atbilstošajiem lielumiem. Noklikšķinu Press and Hold to View Sample un apskatu to rezultātu, kāds šajā gadījumā tiks konkrētajā situācijā iegūts. Pārēju uz nākamo soli, kurā ir iespēja atkal mainīt no kolonnām uz rindiņām, un šajā gadījumā ir iespēja mainīt vai nu uz X as būs redzamas šīs te nedēļas, attiecīgi 1., 2., 3., 4., vai arī uz X as būs redzama konkrētā cilvēka šīs te nostrādāto stundu skaits un attiecīgi šīs nedēļas. Mani interesē pirmais variants, ka es redzu katra cilvēka nostrādātās nedēļas un tās varu savā starpā šajā brīdī arī salīdzināt. Pārēju uz nākamo soli, un nākamajā solī, kā jau līdz šim, ir iespēja mainīt noformējumu un ieslēgt papildus parametru. Šajā gadījumā nosaukums diagrammai būs nostrādātās stundas. X asī es arī vēlos izveidot nosaukumu, un tās būs nedēļas. Savukārt Y asī es vēlos uzrakstīt stundas. Sadaļā asis es neko nemainīšu, tāpat nemainīšu sadaļā gridlines, savukārt leģendu novietošu apakšējā daļā, tādēļ izvēlēšos placement bottom. Data labels sadaļā ir iespēja katram šim punktam ieslēgt konkrēto vērtību. To es šajā brīdī nedarīšu, un data labels sadaļā ir iespēja ieslēgt attiecīgi tabulu ar tiem pašiem datiem, ko es šajā gadījumā esmu iezīmējis. Arī to es šajā gadījumā nevēlos darīt. Pāriešu uz nākamo soli un izveidošu diagrammu jaunā lapā, tādēļ izvēlos as new sheet un chart 1. Finish. Manā priekšā ir izveidota diagramma, kura šajā gadījumā demonstrē katra no darbiniekiem nostrādāto stundu skaitu attiecīgajā nedēļā. Tā, piemēram, 1. nedēļā visi ir strādājuši vienādi, savukārt 2. nedēļā jau ir krietni atšķirīgāks rezultāts bijis, 3. vēl atšķirīgāks un 4. atkal ir līdzvērtīgs nostrādāto stundu skaits. Tagad es vēlētos mainīt konkrētajiem cilvēkiem šo diagrammu noformējumu. Tādēļ Budreikam, kurš ir attēlots ar dzelteno krāsu, es uzklikšķināšu uz šīs līnijas iezīmētās un veikšu vai nu izsaucot properties, vai nu ar dubultu klikšķi šīs konkrētās līnijas opcijas.
tiek atvērts loks, kurā ir iespēja mainīt šos te parametrus, un šajā gadījumā tas ir konkrēti patterns sadaļā. Pirmkārtām, līnijai ir iespēja mainīt šo te biezumu, stilu, un ir iespēja līniju arī atslēgt. Ja tā tiks atslēgta, tādā gadījumā tiks demonstrēti tikai un vienīgi punkti, un šī te diagramma savā starpā nesavienosies. Es tādu variantu negribu pielietot, tādēļ es izvēlēšos automātiski līniju automātisku un līniju stilu arī šajā gadījumā nemainīšu, krāsu nemainīšu, bet mainīšu līnijas biezumu, izvēlēšos mazliet biezāku šo līniju. Noklikšķinu OK, un rezultātā esmu ieguvis šādu biezāku līniju. Šai līnijai vēlos arī mainīt esošos trīsstūrīšus un tos konkrēti šajā gadījumā palielināt. Tādēļ vēlreiz veikšu klikšķi uz izvēlētās līnijas un izsaukšu opcijas. Kas attiecās uz šo trīsstūrīti, tad sadaļā markeri ir iespēja mainīt pie stila trīsstūri uz kādu citu veidu, bet ir iespēja arī mainīt trīsstūrim krāsu un izmēru. Es šajā gadījumā vēlos trīsstūrīti palielināt. Ir iespēja arī trīsstūrim ieslēgt un jebkurai citai formai ieslēgt ēnu, ko es šoreiz nedarīšu. Un noklikšķinu OK. Manā gadījumā ir parādījušies mazliet lielāk šie te trīsstūrīši un turpināšu noformēšanu ar nākamo šajā gadījumā saliņa diagrammu. Veicu dubultu klikšķi un uzsāku izmaiņas arī šim konkrētajam cilvēkam. Stilu sadaļā es vēlos mainīt foreground un background šos te krāsu stilus. Konkrēti šajā gadījumā, ja es izvēlos foreground baltu, tādā gadījumā tiek demonstrēts iekšpusē cits simbols. Pateicoties šādām foreground un background izmaiņām, ir iespēja panākt, piemēram, šādu situāciju, ja background, tātad fons tiekās atslēgts, piemēram, ja es izvēlos baltu krāsu, tādā gadījumā tiek demonstrēts tikai un vienīgi, ja tas ir bijis romps, tad arī tiek demonstrēts tikai un vienīgi šis apkārt esošās līnijas, jeb konkrēti šajā gadījumā romps. Četrstūrim, rombam, trīsstūrim paliek tās pašas figūras, savukārt citām figūrām tiek demonstrēts krustiņš vai zvaigznīte un arī citi iespējamie varianti, kurus līdz ar to var izmantot. Es šajā gadījumā izvēlēšos šādu krustiņu un krustiņu arī palielināšu. Noklikšķinu OK un iegūstu šādu rezultātu, baltus četrstūrīšus ar krustiņiem. Veikšu noformējumu arī violētai līnijai jeb Gavrilovam. Veicu dubultu klikšķi un šajā gadījumā es vēlos iezīmēt opciju Smoothed Line un nodemonstrēšu, kas šajā gadījumā tiek izmainīts. Ja tiek izvēlēta Smoothed Line, tādā gadījumā diagrammas konkrētā līkne tiek izliekta, tā vairs nav lausta, bet gan pārējot no viena punktu uz otru punktu tiek aprēķināts, kādā veidā šī līkne ir izmainījusies. Un tā attiecīgi tiek izliekta. Tāpat arī var veikt jebkurai citai, tā piemēram šai dzeltenai līnijai ir iespēja ieslēgt šo Smoothed Line opciju, un tādā gadījumā līkne vairs nebūs lausta šī diagramma, bet gan jau veidosies kā konkrētā līkne, un atkarībā no mērķa iespējams, ka ir nepieciešams kādreiz pielietot šādu opciju, lai varētu demonstrēt lēzenāku pārēju no viena punkta uz otru. Dzeltenai līnijai es atslēdzu šo noapaļošanu, savukārt sarkanai es atstāšu. Kas attiecās uz līniju tipa diagrammu, līniju tipa diagrammām un arī vēl dažiem citiem tipiem ir iespēja pielietot tendences līknes.
Tā, piemēram, šajā gadījumā es redzu, ka budrēka, tātad dzeltenās līknes īpašnieks, pirmajā nedēļā, 2., 3. un 4. ir šādā stundu skaitā apmeklējis konkrētās darba stundas nostrādājis, un ir iespēja prognozēt, kāda būs nākamo nedēļu iespējamais šis te apmeklējums. Protams, ja dati ir tikai vienīgi pa 4 nedēļām, tādā gadījumā prognoze varētu būt diezgan neprecīzi, sevišķi šim pašam budrēkam, jo, kā redzams, katru nedēļu viņš nostrādājas krietni savādāku stundu skaitu, un tādā gadījumā tendence arī nav iespējams tik precīzi aprēķināt. Savukārt Saliņam un Gavrilovam tendences līknes būs jau precīzākas, bet es tomēr šajā gadījumā mēģināšu izveidot tendences līkni budrēkam. Ja ir vēlme izveidot tendences līkni, jeb trendline, tad jāuzklikšķina uz izvēlētās līknes ar peles labo taustiņu un jāizvēlas Add Trendline. Ir vairākas iespējamās tendences līknes, tā skaitā lineārā, logaritmiskā, polinomu un arī citi iespējamie varianti. Izvēlēšos pirmo variantu, lineāro. Ok. Šajā gadījumā tiek demonstrēta tendences līnija, jeb līkne, šajā gadījumā tā būtu taisne, un konkrētajā gadījumā tendence kopēji ņemot ir tāda, ka katru nedēļu budrēkas nostrādāto stundu skaits ir mazinājies. Lai arī vizuāli mēs redzam, ka ir bijis gan kāpums, gan kritums, tomēr kopējā tendence ir samazinoša. Šajā gadījumā, ja tā ir taisna, tad, protams, tiek izrēķināti šie te dati un attēloti kā taisnīte. Tomēr nākamajam periodam mums ir ļoti grūti šajā brīdī noteikt, kāds varētu būt konkrēti budrēkas nostrādāto stundu skaits nākamajā nedēļā. Tādēļ ir iespēja pielietot arī tendences līknei formulu. Lai to izdarītu, es izsaukšu format trendline ar peles labo klikšķi vai dubultu klikšķi. Un sadaļā Options ir iespēja atzīmēt, ka es vēlos demonstrēt formulu šai konkrētai līknei. Tādēļ es atķeksēju Display Quotation on Chart un noklikšķinu OK. Šajā gadījumā tendences formula ir šeit attēlota, un attiecīgi to es varu arī noformēt pēc tiem parametriem, kādus iepriekš esmu arī aplūkojis. Šajā gadījumā tendences līkne ir ar formulu y1 mīnus 2,8x plus 45. Līdz ar to ir iespēja, mainot x parametrus, arī prognozēt, kāds varētu būt nākamo nedēļu šis te iznākums, jeb apmeklēto stundu skaits konkrēti budrēkam. Protams, kā jau es iepriekš minēju, ja ir tik maz dati, piemēram, tikai vienīgi 4, tādā gadījumā šī tendence varētu būt stipri neprecīzi, ceļš ņemot vērā, ka ir ļoti mainīgi šie dati. Ir iespēja pielietot arī citas tendences līknis, un šajā gadījumā es ar dubultu klikšķi vēlreiz izsaucu format trendline, un ir iespēja mainīt tipu, piemēram, uz logaritmisko polinomu vai jebkādu citu iespējamo. Es izvēlēšos polinomu, un tādā gadījumā formula jau ir krietni sarežģītāka. Šajā gadījumā 2x kvadrātā mīnus 12,8x plus 55. Tomēr šajā gadījumā jau ir redzams, ka, lai arī ir bijis kritums, šajā brīdī ir tendence atkal šim nostrādātu stundu skaitam augt. Ja ir nepieciešams vairāki līkumi, ne tikai 2, tādā gadījumā var arī šeit pamainīt orderu un iegūt vēl precīzāku šādu tendenci. Šajā gadījumā jau izveidot kaut kādu sinusoīdu. Un, protams, ir iespēja arī samazināt vai palielināt un iegūt tādus datus, kas vairāk precīzi jau šajā gadījumā atspoguļot konkrēto situāciju. Atstāšu esošo formulu.
Tālāk vēlos pamainīt arī šos parametrus, kas attiecās uz stundu skaitu. Konkrēt šajā gadījumā es vēlētos samazināt diapazonu, jo, manuprāt, no 0 līdz 60 ir pārāk liels diapazons, un tas nav nepieciešams, un vēlētos ieslēgt arī smalko režģi. Tādēļ ieklikšķināšu šajā Y asī, un ar dubultu klikšķi izsaukšu režģa noformēšanu. Noformēšanu un pārslēgšos uz sadaļu skala, un šajā skalā ir iespēja mainīt vēl papildus parametrus atbilstoši šai situācijai, kāda ir nepieciešama. Veikšu vēlreiz to pašu, jo es esmu izsaucis X as opcijas, ieklikšķinu Y asī, un vēlreiz ar dubultu klikšķu palīdzību izsaucu konkrēti Y as opcijas. Kā jau iepriekš teicu, manuprāt, no 0 līdz 60 ir neliederīgi attēlot, un tādēļ es izvēlēšos attēlot no 15 līdz 60. Tātad minimālais izmērs, ja minimālais lielums, kāds tiks demonstrēts, būs 15. Turklāt es vēlotos, lai tiktu attēlots nevis ik pēc 10, tātad 10, 40, 50, 60, bet gan, lai tiktu demonstrētas mērvienības ik pa vienu vienību. Tādā gadījumā ir vairāk iespējamie varianti. Var ieslēgt, lai tiktu demonstrētas minor unit, jeb šīs mazākās mērvienības, un norādīt tās attiecīgi uz 1. Jeb arī ir otrs variants, gluži vienkārši mainīt major unit uz 1. Tādā gadījumā lielākās mērvienības pārveidosies un netiks vairs demonstrēts ik pa 10, bet gan ar soli 1. Šajā gadījumā diagramma izskatītos tāda, un iespējams, ka tā būtu pārāk raiba, un tādēļ arī grūti uztveram. Tomēr manā gadījumā es ar šādu sīkāku sadalījumu varu veiklāk un ātrāk atrast konkrētā punkta noteikto nostrādāto stundu skaitu, un līdz ar to varu no šīs te diagrammas nolasīt to informāciju, kāda man šajā gadījumā ir nepieciešama. Līdzīgi kā iepriekš, var nomainīt arī, protams, fonu, var mainīt fona krāsu, var mainīt arī režģa krāsu. Tā, piemēram, ja šis fons ir pelēks un attiecīgi līnijas ir melnas, iespējams, lai vieglāk uztvert šo informāciju, konkrētās līnijas, as major grid lines, būtu iespējams mainīt uz pelēko krāsu, savukārt fonu uz baltu. Tādā gadījumā vai no saraksta, vai arī ar klikšķināšanas palīdzību ir iespēja izvēlēties šo fonu un mainīt attiecīgu fonu krāsu. Es šajā gadījumā atslēgšu fona krāsu, tādēļ es gan border apkārt esošo rāmi, gan area atslēdzu un izvēlos none. Savukārt līnijām value S is major grid lines izvēlos krāsu pelēku. Ok. Lūk, šajā gadījumā diagramma jau ir vieglāk uztverama. Tajā pašā laikā, ja ir nepieciešams, tad ātri var noskaidrot, cik konkrētajam simbolim, trīsstūrim, x-am vai četrstūrim ir šīs vienības. Protams, ir iespējams arī pielietot katra punkta atzīmi, un tādā gadījumā nebūs nepieciešams vairs nolasīt no Y-as šo konkrēto mērvienību, un tas atvieglos uzziņu par šo diagrammu. Bet tādā gadījumā ir jāsaprot, ka iespējams diagramma tiks izraibināta un būs grūtāk uztveram tā informācija, kura tur tiek attēlota. Šādā veidā ar diagrammu palīdzību var savu darbu vizuāli panākt daudz uzskatāmāk, tā piemēram
rakstot zinātniskos darbus vai projektu darbus, tajos var ievietot šādas Microsoft Excel veidotās diagrammas un ar to palīdzību vizuāli demonstrēt uzskatāmi aptauju rezultātus vai pētījumu rezultātus. Tāpat var izmantot diagrammas prezentācijās un publikai demonstrēt jūsu sasniegtos rezultātus vai arī konkrēto aptauju rezultātus. Šo diagrammu saglabāšu visu datni ar nosaukumu diagrammas 2.